Sveiki visiem! Mazliet ar nokavēšanos esam sākuši. Prieks redzēt tik daudz interesants, tik sarežģītā un izaicinošā tematā. Droši vien, kad sākumā vispār, kad izdzird vārdu elektrifikācija, visiem spāles metās uz rokām augšā un liekas, tas tev kaut kas briesmīgs. Bet tāpēc mēs šodien esam šeit, lai pirmkārt popularizētu šo vispār tematu un kaut kā vieglos vārdos censtos izskaidrot, kas tas ir un kas nozarē notiek. Un tāpēc mēs šodien jums aicinām uz interesantu diskusiju par elektrifikāciju un vispār tās ietekmi uz klimata neutralitāti. Temats ir ļoti plašs, bet šodien pusotrā stundā centīsimies ātri izskriet cauri un ceru, ka pēc diskusijas tiešām būs arī skaidrāks, kas šeit notiek. Un iepazīstināšu tagad ar mūsu diskusijas dalībniekiem. Pašā galā sēž būtībā sieviete iedvesmotāja nozares lauzēja Ina Bērziņa-Veita, Salaspils siltumas valdes locekle un Latvijas siltuma uzņēmēju asociācijas prezidente. Blakus Inai sēž Tomas Liepnieks, sadales tīkls, inovāciju vadības direktors. Pamāja visiem. Pa vidu mums šodien pats ministrs, klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis. Blakus ministram mums ir Lauris Baltiņš, Latvijas vēju parki projektu vadītājs un Eiropas vēja asociācijas Wind Europe darba grupas loceklis. Un blakus man ir Gatis Junknāns, augstsprieguma tīkls valdes loceklis un Pasaules enerģētikas padomes Latvijas Nacionālās komitejas padomes loceklis. Man sauc Zanda Jansone, ikdienā esmu energoauditore, šodien pārstāvu arī nākotnes enerģētikas līderu programmas biedrus un dalībniekus, un šādā kuplā skaitā tad mēs šodien diskutēsim par šo tematu. Bet, lai vispār ieskicētu šo aktualitāti kā tādu, esam sākotnēji tad sagatavojuši mini ievadiņu, visu ceru, ka strādās, lai vispār saprastu, kur mēs šobrīd esam kā Latvija un kā varbūt vajadzētu virzīties uz priekšu. Tad pēc šiem datiem vispārīgajiem par pagājušo gadu, šie centrālās statistikas pārvaldes dati, mēs skatāmies uz kopējo vispār enerģijas apjomu valstī un konstatējam, ka tā elektrība tur ir ļoti, ļoti maza daļiņa, un pārējais tad mums aiziet kaut kādā citā enerģijas veidā. Un ja mēs skatāmies globāli arī pa nozarēm, šeit runa par transportu, mājasaimniecībām un būvniecību, ieskaitot rūpniecību, tad redzam, ka būtībā šī elektrifikācija ir tik maz, ka mēs nesaprotam, ko mēs valstī varbūt darām nepareizi, vai šis ir tur, kur mums jābūt un tā. Un ņemot vērā, ka mēs visi arī šeit lampā šobrīd runājam par sapņiem, par nākotni, tad tā elektrifikācija ir viens tas punkts, kas nākotnē būtu jāpēta. Un, ja mēs skatāmies tā Eiropā un tālāk arī uz priekšu, tad elektrifikācija būtiski prognozē vispār elektrifikācijas pieaugumu. Un tad šodien mēs tiešām padiskutēsim par šo, vai šis ir reāli, nav reāli un tam līdzīgi. Pirmo reizi, kad es izdzirdēju vārdu elektrifikācija, man pirmais iešāvās vārds dzelzceļi, jo man liekas, kopš 15. gada tikai runājam par dzelzceļa elektrifikāciju, bet tas nav tikai tas. Elektrifikācija ir attiecināma gan, piemēram, uz apkurses sistēmām, to pašu transportu, arī uz apkurses veidu maiņu un būtībā ietver to galveno, kad mēs pārējām uz šiem alternatīvajiem vispār enerģijas veidiem, lai nomainītu, piemēram, šos fosīlos kurināmos un tādā vieglā vārdā izskaidrojot, ka tas ir būtībā elektrificēt kaut kādu konkrētu procesu. Bet, lai iesaistītu pārējos, var teikt, diskusijas dalībnieks un nebūtu tikai mans monologs, droši vien, ka mans tāds ievada jautājums globāli visiem dalībniekiem ir varbūt, ka jūs varat sākumā iepazīstināt ar sevi un pastāstīt, kāda ir elektrifikācijas vispār nozīme un loma jūsu organizācijās un arī varbūt tie galvenie izaicinājumi, ar ko jūs saskaraties. Nezinu, Gati, varbūt tu sēdi man blakus, var sākt īsā ievadā. Mikrofons ir, ja? Jā, es pārstāvu uzņēmumu Augstsprieguma tīkls. Augstsprieguma tīkls ir Latvijas elektrības pārvades tīkla uzturētājs un operētājs. Elektrības pārvades tīkls, tas ir tas tīkls, kas savieno lielās elektrostacijas ar patēriņa centriem, pilsētām, ciemiem.
Un arī tas elektrotīkls, kas savieno Latvijas energosistēmu ar kaimiņu energosistēmām, lai elektrību varētu pirkt un pārdot arī pāri robežām. Mums augstsprieguma tīklā elektrifikācija nozīmē ne tikai tīru enerģiju, kas būtu saistīts ar to klimata neutralitāti, bet mums augstsprieguma tīklā elektrifikācija nozīmē arī energo neatkarīgu sistēmu un arī lētu elektroenerģiju ilgtermiņā. Kāpēc energo neatkarīga sistēma? Tāpēc, ka elektrības sistēmu pēc savas tehnoloģiskās uzbūves ir iespējams uzbūvēt ļoti plaši integrētu ar diversificētiem enerģijas piegādes avotiem no dažādām valstīm, no dažādiem elektrostaciju tipiem, kas padara šo enerģijas piegādi relatīvi stabilu un drošu salīdzinot ar citiem piegādes veidiem. Kāpēc tīru? Tāpēc, kad arvien vairāk attīstoties enerģijas ģenerācijai no atjaunojumiem energoresursiem, saule, vēja, ūdens, biomasa, biogāze, mēs arvien mazāk dedzinam, patērējot enerģiju. Mēs mazāk dedzinam ogles, mēs mazāk dedzinām gāzi un citas lietas, kas būtībā rada piesārņojumu. Kāpēc lētu? Tāpēc, ka atjaunojamā enerģija ir tas enerģijas veids, ko mēs, ja vēlamies, varam Latvijā saražot visu sev nepieciešamo un ne tikai to 7. daļu, kas šobrīd ir elektrība, kā bija uz ekrāna rādīts, bet arī pārējo enerģiju, jo vēja, saules enerģija un arī citi atjaunojami energoresursi, viņi ir šeit pieejami uz vietas, salīdzinot, piemēram, ar dabas gāzi vai naftas produktiem, kas mums ir jāimportē, un būtībā mēs nepārtraukti maksājam rēķinus ārpus Latvijas. Līdz ar to augstsprieguma tīkla pusē mēs ticam, ka nākotne ir elektriska, mēs ticam elektrifikācijai, un mūsu misija ir līdz ar to arī veicināt šo elektrifikāciju. Lauri. Jā, paldies, Zanda, un labdien visiem. Liels prieks šeit būt, un es gribēju ievadā ar īsu repliku par šīs diskusijas nozīmīgumu, jo staigājot pa teritoriju, satiku divas pazīstamas dāmas. Teicu, nāciet man klausīties, es te trijos runāšu. Teicu, pa ko tu runāsi, pa enerģētiku? Ai, tas tik garlaicīgi, to visu laiku jau runā. Trijos būs pa cietumu arī, mēs iesim to klausīt. Bet man prieks, ka jūs visi šeit esat, un man tiešām liekas, ka šī tēma ir ārkārtīgi svarīga, jo ar to ir saistīti ļoti daudz mīti. Es pats ar to saskaros, attīstot vēja enerģiju un braucot uz sabiedriskām apspriešanām dažādos Latvijas kultūras namos, tāpēc man šķiet, ka ja mēs varam celt kopējo izpratni un atbildēt uz savstarpēji nozīmīgiem jautājumiem, tad tas ir ļoti svarīgi. Es šeit pārstāvu divus uzņēmumus, gan Latvenergo, gan Latvijas vēja parkus, kas ir uzņēmums meitas sabiedrība Latvenergo ar mērķi attīstīt 800 megawatus, vismaz 800 megawatus zaļās vēja enerģijas. Un līdz ar to tas var būt viens no stūrakmeņiem šai te eksporta spējai vai spējai sevi nodrošināt, ko Gatis pieminēja. Un es gribētu teikt, ka arī man tas ir pats pirmais leņķis, kā es skatos uz elektrifikāciju. Man šķiet, ka tā ir transformācija. Jā, mēs pārējām no malkas apkurs, dabas gāzes apkurs, uz siltumsūkņiem, gan elektroauto, gan, es nezinu, mēs pārējām kaut vai no vecmodīgas 18. gadsimta stila bibliotekas uz internetu un datu centriem, kas arī balstās elektroenerģijā. Un man tas skaistais liekas tas, ka, ja mēs salīdzinām ar elektroauto, mums ir iespēja šo naudu atstāt šeit un savā valstī. Un nevis pildīt dīzeļu vai degvielu vai benzīnu, kas ir ražots pat ja ne Krievijā, tad Norvēģijā. Un tā nauda tomēr pamet mūsu valsts ekonomiku, bet tā paliek šeit un ļauj attīstīties daudzām labām lietām. Un varbūt vēl viena lieta, ko es šeit ļoti gribētu akcentēt, un es domāju, ka mēs tālākā diskusijā pieskarsimies, ka Latvijas problēma, manuprāt, patiešām ir šis patēriņa apjoms, jo mēs redzējām 6,4 terawatstundas. Mēs varam diskutēt, vai tas ir 6,4 vai 7, bet mums tepat kaimiņos Somijā ir 79. Un tas nozīmē, ka tā vilkme uz pārmaiņām un tas pārmaiņu ātrums ir par kārtu lielāks. Un līdz ar to man šķiet ļoti svarīgi, lai mēs gan celtu savu patēriņu, gan tiešām kā vienu no galvenajiem instrumentiem daudz straujāk iet elektrifikācijas virzienā, lai to izdarītu. Un līdz ar to cīnītos arī pret klimata pārmaiņām. Paldies!
Jā, labdien! Tas tāds, man liekas, ļoti plašs jautājums, jo vēlams ir detaļās. Jo mēs vairāk iesim, jo tur būs vairāk jautājumu un tādās mazās lietas. Tas mūsu ministrijas galvenais uzstādījums elektrifikācija un elektrība ir viens no pamatakmeņiem, pie kā mēs strādājam. Un tas mērķis mūsos, ko mēs ejam, ir lēta un zaļa elektrība. No atjaunojumiem energoresursiem. Mēs saredzam tur to potenciālu, kā mēs tomēr kopīgi visi. Es gribētu uzsvērt, mēs visi varam veidot, un mēs to arī vējam visi kopīgi. Un tā arī zināma atbilde ir par elektrifikāciju, jo elektrības cena ļoti spēcīgi ietekmēs, cik ātri vai cik lēni mēs elektrificēsim, cik daudz mēs pāriesim, vai mēs vēlēsimies pāriet vai nē. Un tādā veidā arī tas motivē vairāk, jo jebkurš beigās dienas izreikina, vai cik tev tas izmaksā. Jo, protams, ir arī elektrifikācija. Elektroauto daudziem ir bijis tās emocionāls, protams, nerunājot par to, ka jā, tas ir vairāk klimatam draudzīgāks vidē. Protams, arī, kas ir ļoti svarīgi, ir energodrošība. Jo tie ir resursi, ko mēs paši šeit ražojam, ko paši arī patērējam. Pareizi arī kolēģi teica, ļoti svarīgi no ekonomiskā viedokļa, kam tad mēs par tiem resursiem maksājam. Jo labi, mēs varam iepirkt elektrību no citiem ražotājiem, no kaimiņiem, bet jautājums, ar ko tad mēs pelnīsim to naudu, lai to elektrību pirkt no citiem kaimiņiem. Un tas arī tāds domāšanas veids, kas ir jāmaina, jo jāskatā kopējā bilde, tad jābūt uzsvars, lēta zaļa elektrība, ko mēs paši saražojam, paši patērējam. Tā ir tā pati drošība, jo mēs zinām, ka uz to mēs varam paļauties, ka mēs to spējam saražot. Un tad arī tas viss mainīsies cilvēku paradums. Skaidrs, mēs redzam situāciju, un arī jau tirgus ļoti labi iet uz priekšu. Mēs ļoti labi redzam, ka gadu atpakaļ baterijas vēl bija tāds, ļoti ekonomiski neidzība, bet tagad jau jaunie saules projekti pamatā visi iet ar baterijām iet kopā, lai redzētu, lai varētu izbalansēt to tirgu. Mēs jau tagad redzam saulainā dienā elektrības cenas ir ar mīnusu. Un tirgus iet līdzi, iet arī baterijas. No savas puses mēs mēģinām maksimāli iedrošināt sabiedrību iedzīvotājus iet tajā virzienā elektrifikācijā. Arī ir patīkami runāt ar iedzīvotāju, kurš saka, mēs uzlikām saules paneļus, un tu maini savus ikdienas paradumus. Tu sāc mainīt, tu sāc jau piedomāt pie tā, kaut kur automātiski sāc vairāk lietot elektrību, vairāk elektrificējies, daudz pārējot savus paneļiem, tu pēc tam uzstādi siltumu sūkni, iespējams uzstādi lielāku boileri, tāpēc, ka lai tu patērē pats. Un tās nianses, kas iet, jautājums vienīgais, cik strauji un ātri. Un tas ir pamat jautājums. No mūsu puses, veidojot politiku, mēs mēģinām maksimāli to veicināt. Zinām, mērā gan normatīvā regulējuma tā, lai būtu saprāta robežās un saprātīgi izbalansēt, gan arī svarīgi ir tā, veidojot atbalsta programmas. 3. ceturksnī mums laidīsim atbalsta programmu arī uz baterijām mājsaimniecībām. Tādā ziņa veicinot to, bet nav pašmērķis atbalsta programmas. Pašmērķis ir iedot to pirmo impulsu, lai tas aiziet, lai saprotu tirgus, lai tirgotāji saprotu mājsaimniecības, jo tas labākais piemērs ne paši saules paneļi. Ir tā, ka 2 kaimiņi uzliek, tad 3. arī sāk domāt, kā tad tur bija ar tiem saules paneļiem, bet man kaimiņiem ir uzlikt, es arī gribu, un tā arī tas labāk aiziet tiem labiem piemēriem. Galvenais ir tas iedot to pirmo impulsu, ka tad aiziet. Jā, sveicināti visiem. Es pārstāvu uzņēmumu Sadales tīkls, inovāciju vadības struktūru vienību, strādājam ar tehnoloģiju izpēti un ar jauniem attīstības virzieniem, jeb, kā es jau pārtraukumā minēju, tad ar tām lietām, ar kurām negrib strādāt citi. Un elektrifikācija arī ir tāds jauns attīstības vektors mūsu uzņēmumam, jo, ja šeit pamatā izskan tādas, kā iespējas vairāk saules paneļi, elektrotransports, siltumsūkņi, vēlāk būs arī centralizētā siltuma apgāde un dažādas patiesībā ļoti ērtas lietas, kas mūsu ikdienā var padarīt ērtāku, vieglāku, vienkāršāku, bet pie zināmiem nosacījumiem. Un tad mēs esam tā zvaigznīte tam, kas tur sānā parasti tiek pierakstīts, ka kādam arī jānodrošina, lai tā sistēma darbotos un tas viss strādātu normāli. Un šeit droši vien arī vēlāk pieskarsimies dažādiem vektoriem, bet pirmkārt noteikti, ko es vēlētos izcelt, kad jo mēs vairāk elektrificējamies, jo lielāka paļāvība uz elektroapgādi kā tādu. Tas nozīmē absolūti jaunas prasības tās darbības nepārtrauktībai. Tātad tas ir viens segments, kas mums kā sistēmas operatoriem pie visa šīm mainīgiem apstākļiem, pie tā, kā sistēma mainās, kā decentralizējās, kā varbūt tās kaut kādā ziņā arī pārvades loma šeit samazinās un pieaugt atbildību mūsu pusē. Tas ir liels izaicinājums mūsu pusē nodrošināt, lai tas process strādātu vēl labāk, vēl pie varbūt tādiem, kā lai saka, tādiem, varbūt nebūtu pareizi teikt agresīvākiem apstākļiem, bet pie tām tehnoloģijām, kas ir svārstīgas. Jā, viņas ir zaļas, bet viņas ir svārstīgas un viņas rada zināmus
izaicinājums. Un otra lieta, ko vienmēr vēlos uzsvērt, arī, ka tajā mirklī, kad mēs saliekam saules paneļus, elektrotransportam ir baterija un dažādas citus gadžetus, tad parādās ap šiem visiem jaunajām tehnoloģijām parādās arī tie jaunie biznesa modeļi. Kopīgošana, agregācija, dažādas citas features, mīčus, un atkal tas kādam ir jānodrošina, lai tas viss strādā, un ja nestrādā, tad pasarg Dievs. Tās ir lietas, par kurām ceru, ka mēs šodien pieskarsimies, aprunāsimies, bet fakts kā tāds, ka mēs uzņēmumā ļoti nopietni skatāmies uz elektrifikācijas tēmu, tāpēc arī šogad esam tā proaktīvi, negaidot varbūt tās gājuši jau, kā saka, treidancī pie siltumapgādes nozares un sakam, hei, runājamies lūdzu, runājamies, kādi plāni, kas notiek arī pie ministrijas, kas ir mūsu stratēģijā, ko mēs darīsim ar ekoklimata mērķi konkrētāk, ja, ka to infrastruktūras tā pārbūs un pielāgošanas inerce ir gana ilga, viņa paņem arī zināms resursus un to nevar izdarīt visu vienā dienā. Tāpēc mēs no sistēmas operatora puses noteikti esam ļoti priecīgi, ka šāda tēma ir šeit lampā un arī ārpus tās. Tā kā mēs esam noteikti gatavi par to diskutēt. Paldies! Labdien visiem klātesošajiem un tie, kuri ir arī tiešraidē. Es pārstāvu siltumapgādi un esmu šajā rindā pēdējā, jo, ja runā par enerģētiku, visi enerģētika, elektrība. Un gribu atgādināt to, ka siltumenerģiju mēs Latvijā un Ziemeļvalstīs enerģētiskās mērvienībās patērējam 3 reizes vairāk nekā elektroenerģiju. Un tas nav tāpēc, ka mēs neesam elektrificēti vai vēl kaut kā. Tas ir klimatisko apstākļu dēļ. Un, ja mēs paskatāmies uz to pīrāgu, tās ir centralizētā siltumapgāde un tās ir mājsaimniecības. Un ja mēs paskatāmies centralizētai siltumapgādei savā, teiksim, cilvēku vai kādu citu patērētāju ziņā, apmēram 70% no visiem klientiem pieslēgti. Un 30 daudzuma ziņā ir tā kā jūs sakat, necentralizēti, decentralizēti patērētāji. Un tad pašā laikā tie decentralizētie patērē 70% energoresursu, un tie centralizētie 30% patērē tikai 30%. Ko es gribu teikt, ir ļoti daudz mīti par siltumapgādi, ir ļoti daudz mīti par centralizēto siltumapgādi. Un es gribu teikt, mēs esam efektīvi, mēs esam profesionāli un mēs zinām, kā to darīt. Kā mums ir tāds sauklis pieslēdzies un aizmirsti. Mēs esam tie, kas palīdzēs to izdarīt efektīvi. Un, ja mēs visu laiku runājām par atjaunojumiem energoresursiem, centralizētajā siltumapgāde, un visi uzreiz domā, ka tā ir šķelda un malka, tad šobrīd mēs runājam par bezkurināmo vai bezemisiju tehnoloģiju ieviešanu. Un starp tām ir arī, protams, elektrifikācija. Un te mēs gribam pateikt to, ka siltumapgādes elektrifikācija nenozīmē, kā saka, eļas radiātoru ienešanu mājās, ja, un tad mēs būsim elektrificēti. Nē. Tā ir nozaru integrācija starp elektroenerģiju un siltumapgādi, pat cik mēs esam ļoti liels enerģijas patērētājs. Un elektrībā ir liels potenciāls bezkurināmā enerģijas ražošanā, gan vējos, gan saulē. Tikai integrējoties un gudri izmantojot un siltumapgādes iespēju arī uzkrāt, neliekot lielas litija vai vēl kaut kādas baterijas, bet tāpat ar to karsto ūdeni. Tur ir liels potenciāls, un es domāju, mēs jau parunāsim par to. Tā kā kopā mēs varam, un tās ir tas rīks, kādā veidā mēs palielināsim enerģētikā to izmantošanu elektroenerģijas, saules un vēja kopumā. Laura, tu gribēji kaut ko pajautāt? Droši. Aiziet, lūdzu, pie mikrofona. Potenciāli riski no saules bateriju uzstādīšanas. Vai tur ir kaut kāda limiti, cik daudz viņas drīkst uzstādīt, lai nekaitētu veselību? Tomas, tu varbūt gribi atbildēt uz šo? Vai Lauris?
Es arī neesmu no veselības inspekcijas, protams, bet ikdienā darbojos ar vēja enerģiju. Man kolēģi aktīvi strādā ar sauli. Un viena lieta, ko var pateikt, visā Eiropā tas mūsuprāt, godīgi sakot, nesamērīgi, jo arī vējam līdzīgi. Bet Eiropā saulē nav vajadzīgs IVNs. Tas nozīmē, ka tiek pieņemts, ka tur nav principiālu risku. Un es arī nekad neesmu dzirdējis, ka būtu kaut kādas tehniski vai zinātniski pierādīts veselības apdraudējums no saules paneļiem. Patiešām. Es esmu pārliecināta, ka jūs televizors daudz lielāku radiāciju rada nekā saules panelis. Tas noteikti 100% dod daudz vairāk labuma nekā ļaunuma. Un sēžot ārā saulē, tiešos staros, arī jūs dabūsiet daudz vairāk. Piebiedrojos. Es domāju, ka, ja tur ir precīzi dati un mērījumi, par to varētu diskutēt. Varbūt kaut kas cits tur rada to radiāciju. Bet katrā ziņā noteikti nē. Tā nav litija. Tur nemaz nav baterija. Tas ir panelis. Viņš nav uzkrājēja tehnoloģija pati par sevi. Viņš vienkārši pārveido fotonu radīto enerģiju, tālāk elektroenerģiju. Nu, teiksim tā, mums tiešām jāiet to, ka runājam par datiem. Parādiet datus, un tad arī mēs varam dokumentēt. Šobrīd mums nav pamata uzskatīt, ka tur būtu negatīva ietekme. Varbūt uzreiz jautājums ministram. Protams, viedokļi ir daudz dažādi, arī saka par saules paneļiem, kolektoriem, un ir šie jautājumi. Bet varbūt kā jūs redzat, kā ministrijas pārstāvis, kuras nozars varētu radīt lielākos izaicinājumus vispār tāda klimatneitralitātes sasniegšanai, arī ar elektrifikācijas pieaugumu, vai tā ir tās mājsaimniecības, ko Ina minēja, vai tomēr, nezinu, ražošana, transports, būvniecība. Kas no ministrijas puses ir tas lielākais izaicinājums šobrīd, ko jūs redzat? Izaicinājumu ir ļoti daudz. Mēs runājam par nozarēm. Mums ir transporta sektorā, mēs redzam milzīgas, tāpat dzelzceļa elektrifikācija. Tur arī ir sabiedrības doma maiņa, ka mēs vairāk izmantojam vispār sabiedrisko transportu kā tādu. Tas arī ir milzīgs darbs. Mājsaimniecības sektorā arī mēs redzam milzīgi elektrifikācijas potenciāls. Un te jāpiemina svarīgi tāda lieta, runājot par pilnībā taisnību par to, ka siltumenerģija ir lielākais enerģijas apjoms, ko mēs patērējam. Labākā siltumenerģija ir tā, ko mēs vispār nepatērējam. Tā aiziet energoefektivitāte. Mēs ļoti labi redzam, kā mums iet ar ēku daudz māju siltināšanu. Un tā ir tā pati labākā lieta. Un es gribētu teikt, ka nosiltinot māju, tad mēs varam kaut vai tā nedaudz pasapņot, bet ja mēs nosiltinātu 70% no daudzdzīvokļu mājām Latvijā, mēs dzīvotu pilnībā citā Latvijā. Ar pilnībā citu skatu, runāt par pilnībā citiem energopatēriņiem kopumā, būtu patērēt daudz mazāk resursus, lai vispār apkurinātu, būtu pilnībā cita efektivitāte un būtu pavisam cita situācija. Līdz ar to tas arī jāsaprot, un te mēs, protams, jāsaprot viena lieta, ka to veidojam, tāpēc mēs visi kopā, jo nav jau tā, ka kāds atnāks un nosiltinās. Jā, ja cilvēki sabiedrība ir jautājums, kuriem jābūt atbilde, ir daudz lietas, ir daudz mīti, kas ir jāskaidro, jārunā par jebkuru, tāpat kā ir par vēja enerģiju, tāpat arī par saules enerģiju. Man ļoti labi patīk, ir viens tāds jautājums, par ko nebija aizdomājies, iedzīvotājs jautāja, kāda ir vēja turbīnas ietekme uz vēju? Jā, arī cilvēki jautā, un tad mēs runājam ar Aironu, kas ir apkopa turbīnas pēc pasaules. Tas ļoti vienkārši. Mums Rīgā ir saules akmens lēka, Svetbankas lielā ēka. Un tas ir vienlīdzīgi 100 vēja turbīnām ietekme. Tā sēkas ir līdzvērtīga ar 100 vēja turbīnu ietekme. Cik liela ir vēja ietekme mainījies, kā vējš mainījās Rīgā, Vecrīgā, to es nezinu, pašiem izvērtēt tie, kas par Rīgu dzīvo, kā tur ir mainījies vai nē, cik ir liels. Tā noteikti jābūt ekspertiem. Es neesmu tāds eksperts vēja, kā viņi mainās, bet tās ir tās lietas, kurām jābūt jautājumam jāsaprot. Ir saprotams bažas, un te ir jāsaprot viena lieta, ka mums ir jāmainās un jāsāk pašiem no sevis. Mēs runājam par to pašu elektrifikāciju, atteikties no fosilā, runājot par satiksmes nozari. Labākais veids, ja mēs runājam par atgriežamies atpakaļ, velosipēds. Kaut vai sākam ar tādām mazām lietām, nevajag jau vietu ko tādu sūtīt, bet sākam ar mazām lietām, mazāk izmantojam varbūt privātu auto, izmantojam to pašu velosipēdu kaut kur, kas ir vēl labāks.
Un tad var būt kaut kur pa vidu kāds izmanto elektroskūteri vai tāds pārvietošanas līdzekļus, bet kas tev kopumā maina to visu kopējo vidi. Un tas tās, par ko mēs pat neizdomājamies, tās mazās nianses, ko mēs katrs darot, mainām pasauli. Nu, kaut vai tas pats modelis ar saulespaneļiem. Mums uz doto brīdi Latvijā ir 22,230 vairāk saulespaneļu, kas liekas, nu, un tad jautājums, nu, ko tad es ar saviem 611 kW? Nu, kas tad tas tāds ir? Nu, tad saliec tie 22,000 kopā veido 187 megavatus, kas ir tāds diezgan nopietns cipars. Lai saprastu, Jāņu rītā, kad ir mazākais patēriņš, kaut kādā 500 megavatiem patēriņš apmēram, nu, saules paneļi uz privātu mājām vien jau saražo tādu zināmu tiesu jau no tā visu. Un tas ir tā atbilde uz to arī, kā mēs katrs veidojam, jo nav jau tā, ka kāds to visu, cita nozare to izdarīs. Nu, nē, nu, tā ir mazie paradumu maiņas, kas katram no pašam, un tā arī mēs ejam. Tāpat arī piedomājot, jā, var pajautāt interesi pēc, cik daudziem patēri elektriņu pēc fiksētas un cik pēc biržas. Tie, kas zina, kas ir biržā, tad tu piedomā, kad slēg savu veļas mašīnu. Varbūt stundu vēlāk, varbūt stundu agrāk. Un tā arī tā veidojās, jo tādā ziņā mēs katrs pats balansējam arī tirgu automātiski, un tā ir tā dienas kā arī tie paradumu maiņi. Laura, varbūt man jautājums tev, kāpēc tad mēs neesam tur, kur Somija? Kādi tie galvenie apstākļi, tiesiskais regulējums, nezinu, paradumi? Kāpēc mēs esam tur, kur esam? Arī salīdzinot par Igauniju un Lietuvu. Jā, labs un arī sāpīgs jautājums. Un, teiksim tā, un, ļoti priecāšos arī par ministra komentāru un pārējo sarunas dalībnieku komentāru. Vēja jomā mēs šobrīd esam Kosovas līmenī. Es intereses pēc pastījos, mums ir 137 megavati uzstādīti tieši tikpat, cik Kosovā. Un 23. gadā nebija neviens, 24. visticamāk arī nebūs neviens. Es ļoti ceru, ka 25. mēs pieslēgsim tīklam. Igaunijā 380 apmēram, Lietuvā 1280. Un skaidrs, ka tur ir vēsturiski iemesli. Lietuvā tika slēgta Ignalīna. Lietuvā nav tādu Hesu, Lietuvā nav tādu Tecu. Bet es gribētu teikt, ka, diemžēl, man ir jākonstatē, ka sabiedrības spēja vienoties par kaut ko un iet pretī inovācijām, tomēr tur ir augstāka. Un, kā lai saka, man ir liels prieks, ka Latvenergo koncerns ir pieņēmis apstiprinātus investīciju lēmumus par 2 vēja parku iegādi būvniecības stadijā, bet tas ir noticis Lietuvā. Tāpēc, ka Lietuvā mums to ir ekonomiski racionālāk šobrīd izdarīt. Latvijā mums ir tas galvenais problēma loks pagaidām ir, manā personīgajā uzskaitījām, ir ārkārtīgi smagnējs ietekmes uz vidi novērtējuma regulējums. Ārkārtīgi smagnējs. Es piedāvāju neiet dziļāk detaļās, bet tas aizņem ļoti daudz gadus. Tas var iznīcināt ļoti daudz vēja parkus. Jā, es neiešu dziļāk. Līdz šim mums ir bijuši lieli sarežģījumi ar AST pieslēgumu iegūšanu, bet šķiet, ka tagad ar atslēdzamās jaudas produktu parādīšanos tā situācija pakāpeniski uzlabosies, un par to liels prieks, ka gan KEMS, gan AST pie tā strādā. Aizsardzības ministrija numur 3 ar savu karti, ko varbūt arī mēdījos lasījāt, Latvijas dalījums sarkanā, dzeltenā, zaļā zonā, nu, piemēram, tur ar vienu otru striepienu 50 km no Krievijas, Baltkrievijas pierobežas uzreiz tiek slēgti. Vienlaikus Lietuvā Akema Group uzņēmums tikko saskaņojas un saņēmis finansējumu no Skandināvu un Vācu bankām 40 turbīnu būvniecībai pašā Kaļiņģeradas pierobežā. Varbūt cits veids, kā mēs skatāmies uz riskiem, cits veids, kā mēs skatāmies uz kaut kādu iestrādātu sistēmu darbību. Šādi pa ķēdīti mums, diemžēl, ir ārkārtīgi augsts birokrātiskais sloks, kas arī rada sadārdzinājumus, un pagaidām mēs esam tur, kur mēs esam. Man gribētos cerēt, ka mēs atgūsim nokavēto un iesim vējas pārnēm, bet tur ir ļoti liels kopīgs darbs jāizdara. Un tur jābūt kaut kādai horizontālai integrācijai, jo mums, diemžēl, ir tā, ka pat ja mēs redzam, ka teiksim, tie uzņēmumi, kas ikdienā nodarbojas ar enerģētiku, jūt to vilkmi, bet tad tu aizēji kādas citas ministrijas padotības iestādies, tagad šobrīd varbūt nesaukšu, lai nebūtu pārāk, bet tur uzreiz, šis jautājums vienkārši nav dienas kārtībā, un tas neiznes to strateģisko prioritāti, kas patiesībā klimata pārmaiņām šobrīd Eiropas Savienībā un Latvijā ir.
varu pakomentēšu, ņemot vērā tādu vienu lietu, laikam, aizsardzības ministrijas karte, valsts drošība ir prioritāra. Par to, man liekas, šodien nav diskusija nevienam, un tas viņu redzējums, pie tā arī mēs runājam, ir lielāks izaicinājums, kas tieši par to dzelteno zonu, kas būs tie kompensējušie mehānismi, pie kā jau darbs notiek aktīvi gan ar viņiem kopā, bet tad, kad uzliek atkal uzsvaru, valsts drošība ir prioritāte. Par to, līdz ar to, tas viņu izvērtējums, negribiet detaļās, bet tur arī ir cilvēki, kas saprot kaut ko, un tādā ziņā nosaka to, redz tos riskus un tādu iespējamību. Runājot vairāk par to birokrātiju un IVN process radās arī zināmā mērā dabiski, tāpēc, ka IVN procesus iepriekš nebija tāda pieprasījuma tirgu. Līdz ar to tu nevar izveidot veselu nozari, kas veido tos IVN, jo, lai saprastu, valsts vides birojas, kas izvērtēja viņus, viņa kapacitāte bija veidot uz 7 projektiem gadā IVN. Pagājušajā gadā iesniedza 40. Šogad būs vēl vairāk. Ir jāsaprot, tu nevar vienā gadā atrast ekspertus, kas to darbu izdarīs, un tāda mēs atrisinājām, tāpēc ir. Un līdzīgi situācijas mēs jau pat arī mēģinām, kā risinājumu domāt, varbūt, lai var piesaistīt arī lietuviešu ekspertus. Tad lietuviešu kolēģi pateica, nav jēgas, tāpēc, ka pie mums ir tieši tas pats. Ir milzīgs pieprasījums un ekspertu nav vienkārši. Un tas ir tas izaicinājums, ar ko saskarās visi. Līdz ar to, mēs skatāmies risinājumu kopā ar nozari, skatāmies, kā uztaisīt viņu loģiskāku, jēdzīgāku, lai tie projekti iet uz priekšu. Un te ir arī jādara tas lielais mājasdarbs. Jārunā ar sabiedrību, jāstāsta, jāsaprot, ka tie projekti nebūs tā, ka tie visi, kas ir ieplānoti projekti, mēs labprāt atbalstam, lai viņi būtu. Bet tā realitāte būs tāda, ka tie projekti neiet uz priekšu, kā mēs vēlētos. Un tur ir dažādi izaicinājumi. Ir arī tādi projekti Latvijā, kur ir pabeigts viss, gan IVN, kurus jau var būvēt. Bet arī tie projekti ir jautājums, tad, kāpēc neiet uz priekšu? Kur tad tā? Jo tur arī beidzās viss birokrātijas process. Tur jau vairāk nav nekāds brīdis, tur ņem un būvē pēc būtības. Un arī tie projekti neiet uz priekšu. Tās mazās nieces, kad izvērst sanāk, ka tev tas katrs projekts jāizvērtē individuāli, jāskatās, kur tie izaicinājumi, kāpēc, kā iet, jo domas un virziens notiek. Mēs arī noteikti gribam, lai iet, neteiks vējas pārnēm, bet iet uz priekšu. Man pašam ir tā, zinām, kremps, Lietuvā ir 10 reizes lielāka vēja enerģija nekā Latvijā. Kāpēc? Kāpēc lietuvieši var, mēs nevaram? Kur ir tie izaicinājumi? Arī mēs skatāmies jo tas potenciāls ir ļoti liels. Un noteikti ir labs piemērs par to pašu Somiju. Somija ir domā savādāk. Viņiem ir daudz vairāk vēju sabūvēt, viņiem ir atomus, viņiem ir pilnībā savādāka domāšana par atomenerģiju kā tādu. Un mēs gribētu teikt, dažkārt mēs nevaram novienoties par vēju turbīnu, kas kur atradīsies. Un tad jautājums, novienojamies par atomenerģiju, kur viņi atradīsies. Un es gribu redzēt, kurš pateiks. Es zinu, būs ļoti forši. Mēs visi pateiksim, kaut kur tur, bet ne pie manis, bet kaut kur pie cita mājās. Un tad gribu redzēt, kurš būs tie citi, kas pateiks, pie manis pagalmā būvējam atomstaciju. Tas būs tas lielais sabiedrība. Protams, mēs izvērtējam, skatāmies tās tehnoloģijas, arī tur tehnoloģijas iet uz priekšu. Bet tā ir tā diskusija, tie ir izaicinājumi, kas mums ir kopā mums visiem, jo mēs visi kopā veidojam to enerģiju rītdienu un skatāmies, kāds potenciāls būs. Es jau pie šī gribēju tādu piebildu, varbūt nedaudz, jo jautājums jau bija, kas mums ir jādara, lai totos Somijas līmenim šajā gala patēriņā. Un, man tā kā gribētos teikt, ka uzstādot vēl papildus ģenerējošos jaudas jau neradīs to gala patēriņu, jo jaudas jau mums faktiski pietiek. Un tā ir tēma, par ko mēs bieži vien tādi nedaudz varbūt tās citā realitātē uz mums dažkārt skatās, ka mēs par šo runājam, jo mēs tā visi ļoti fokusēti runājam par to, kad vējam ir šķēršļi attīstībai, ģenerācija mums nepietiek, un tā ģenerācija tādā lielā fokusā šobrīd ir. Bet kur paliek slodzes jautājums? Tie noņēmēji, jo slodze, patēriņš visu laiku samazinās. Un te jāsaka, ka elektroenerģijas gala patēriņš ļoti labi korelē ar ekonomisko aktivitāti. Tā kā tas, pirmkārt, nav vairāk tikai enerģētikas nozares jautājums noteikti, bet vēl kas ir, būtu jārunā arī par zaļo koridoru, industriālā sektora elektrifikācijā, atbalsta mehānismiem un plašāk. Jo pretējā gadījumā, ja mums šī ģenerējošā jauda būs pāri palikām, tad kurš tad būs tas noņēmējs? Ja? Kurš būs noņēmējs tam? Tā kā es aicinātu arī vienmēr domāt par to slodzes pusi, tāpēc ir siltumapgāde, transports, roku rokā tam visam būtu jāiet, ne tikai ģenerācija viena pati. Paldies! Es varbūt tikai tā papildināšu par to noņēmēju. Tas noņēmējs būs tas, kad būs lēta zaļa elektroenerģija. Tas tā kā ir pamats visam. Mums arī bija runā ar lieliem investoriem, kas saka, jā, mēs gribam attīstīt Liepājā jau lielu ūdeņraža rūpnīcu ar 500 megawatu patēriņu, bet tad, kad būs lēta zaļa elektroenerģija. Un tas ir vienmēr vistas un nulles princips. Kas būs pirmais? Tāpat arī savā ikdienas patēriņā mēs elektrību patērēsim vēlāk tad, kad viņa būs lētāka.
Ja elektrības cenas būs augstas, skaidrs, ka mēs viņu ierobežosim, mazāk patēris, taupīsim. Tas ir saprotam, līdz ar to te noteikti jāsaprot, ja mēs gribam, tā ģenerēša jauda ir tā, kas dod tādu signālu, tādu lielāko, ka mēs ejam uz turienu, arī signāli gan nozarei pašai, jo uzņēmēji arī tieši tāpat rēķinu skatās, kādas būs perspektīvas. Viņi skatās, ja generējušās jaudas nepalielinās, tad skaits ietaupa vairāk, jo samazinātu. Tā ir tā visas nulles, un mēs vērtējam to, ka ir jāsāk ar generējušu, jo pirmkārt tie projekti jau lielā izstrādes procesā mēs redzam, ka mēs viņus varam sabūvēt. Mums ir tīklu kapacitāte, mums ir labi plusi no tāda kopēja ar diezgan plakans reliefs, kas dod tādus pienesumus, kur ir ekonomiskais pamatojums. Un ja būs lēta elektronika, tur jau mēs zinām, ka ir uzņēmēji, kas saka, jā, mēs attīstīsim ražot, mēs radīsim vairāk darba vietas, mēs iesim uz priekšu, mēs tā ieguldīsimies. Ina? Es tikai mazu piebildu. Mēs jau nerunājam par ģenerāciju kā tādu, mēs runājam par klimata neutralitāti. Tātad mēs tieši tā runājam par tās atjaunīgās bezemisiju tehnoloģiju ģenerācijas. Tas ir ļoti būtiski. Un tad jau tieši tā patēriņš jau nevar būt par pašmērķi, jo mēs visu laiku runājam par to, kad visefektīvākā enerģija, ko mēs neesam patērējuši bez nevajadzīgi. Jā. Tu vēl, Laura, gribi kaut ko piebilst? Jā, es gribētu pat vairākas lietas, bet mēģināšu tikai vienu, jo gan jau, ka mēs tālāk. Jo paldies Tomasam arī, ka šo punktu pacelt. Man arī šķiet, ka tas ir ļoti svarīgs. Un reku prieks par bioloģisko daudzveidību Latvijā. Bet, manuprāt, ir tāda interesanta un pat pozitīva paradoxāla situācija. Es gribētu teikt tā, jo vairāk mums Latvijā augs patēriņš, un jo tas patēriņš augs no kā reiz tādiem lieliem datu centriem, lieliem, ja mēs vēl vienu cementu rūpnīcu uzbūvētu, kas darbotos tur, piemēram, uz zaļo ūdeņradi. Es gribētu teikt, ka ilgtermiņā tas palīdzēs samazināt mūsu elektroenerģijas cenu, jo tas būs stimuls investoriem būvēt, jo viņiem būs lielāka drošība par saviem noņēmējiem, un tad pieaugs arī piedāvājums un kritīs arī cena. Bet tur es arī pilnīgi piekrītu ministra kungam, ka tur ir absolūti viss un nulles problēma. Lai uzbūvētu to rūpnīcu, tev jau jābūt izpratnē, ka te būs tās lētās cenas. Tur ir tāds aplis mazliet. Gati, kāda ir augstsprieguma tīkls loma vispār elektrifikācijas procesā un kādi jūs galvenie izaicinājumi? Infrastruktūra vai kaut kas cits? Jā, būtībā šīs diskusijas nosaukums, ka elektrifikācija veicina klimata neutralitāti, ir pareizs, bet visticamāk, ka tādā mājsaimniecību līmenī vai uzņēmumu līmenī, kad cilvēks pieņem lēmumu vai turpināt dedzināt kādu fosilo kurināmo, piemēram, naftas produktu vai ko citu, vai pāriet uz elektrību, tas retākos gadījumos notiek tikai ar apziņu, kad es palīdzēšu planētai. Pārsvarā tas notiek tad, kad tas ir droši. Kad jūt, ka tā elektrība nepazudīs un nebūs augsts tajā mājā, kad to siltums var balstīties, to siltumu apkuri uz siltumsūkni, un ka tas būs lētāk. Un tad tie sākumā grafikā rādītā 1/7 daļa elektrības patēriņš kopējā Latvijas bilancē varētu pieaugt. Un, protams, tajā piegādes ķēdē katrs var spēlēt savu lomu. Augstsprieguma tīkls kā Latvijas elektrības pārvades tīkla operators arī spēlē savu lomu. Un šeit ir 3 varbūt tādas lietas, ko mēs kā augstsprieguma tīkls darām. Tas ir tirgus attīstība, integrācija ar plašāku Eiropas tirgu, lai cenas būtu lētākas. Otrs pieslēgumi, lai var pieslēgties rūpnīcas un ražotāji pie elektrotīkla. Un trešais tas ir energosistēmas drošuma paaugstināšana, lai tiešām nebūtu tā, ka mājsaimniecībai uzņēmumam ir jātur gan, piemēram, gāzes pieslēgums, gan granulu katli, un tad viņš tikai siltumsūkuni mājā uzstādīs ar to domu, ja pazudīs elektrība kaut kad, kādi koki iekritīs mežā uz līnijām, tad es padarbināšu kaut ko citu. Attiecībā uz tirgus integrāciju mēs esam jau šobrīd Latviju integrējuši kopējā Eiropas tirgu, un tas mums ļauj vienmēr no plašāka reģiona paņemt lētākās elektrības piegādes. Arī šajā brīdī varbūt kāds zina, cik šobrīd, kamēr diskusija notiek, maksā elektrība biržā. 0, ja? Jā, tieši tā šobrīd elektrība arī tiem, kam tarifs ir piesaistīts mājsaimniecībām pie biržas cenas, šobrīd elektrība var
patērēt pa nulli, vai kāds pat saka mīnusā, kad tas nozīmē, kad vēl saņem naudiņu. Nu, tieši tā ir tā tirgus integrācijas pievienotā vērtība, kad mēs kā Latvija esam integrēti kopējā reģionālā tirgū, kas mums ļauj vienmēr importēt lētāko enerģiju, cik tālu caurlaides spējas to ļauj, vai arī, ja mums ir pārpalikums, mēs viņu varam eksportēt. Otra lieta - pieslēgumi. Elektrifikācija nav iespējama, ja nav iespējas pieslēgties pie elektrotīkla. Šobrīd, piemēram, attiecībā uz elektrostacijām Latvijā ir uzstādīts elektrostaciju jaudas 4000 megawatu apjomā. Vēl pie šī tīkla, kas mums Latvijā ir izbūvēts bez īpašām investīcijām, mēs varam vēl pieslēgt apmēram 10 000 megavatus. Un līdzīgi arī ir patēriņu. Jā, arī 90. gadu sākumā, 80. gadu beigās, kad Padomju Savienībai brūkot, arī Latvijā lielā industrija samazinājās un patēriņš aptuveni 2 reizes samazinājās. Tas parāda, cik liels potenciāls ir šai energosistēmai arī uzņemt papildus patēriņu. Un trešais ir energosistēmas drošums. Tas, ko augstsprieguma tīkls dara sadarbībā ar kaimiņu valstu operatoriem, ir pastiprina mūsu pārvades tīklu. Vēl pirms mēneša mēs nodevām eksploatācijā pēdējo projektu, kas ir augstsprieguma līnijas starp Igauniju un Lietuvu. Kopumā mēs pēdējos gados esam vairāk kā 500 km garumā līnijas no jauna uzbūvējuši vai ir pilnībā renovējuši esošās, uzbūvējuši jaunas starpsavienojumus ar kaimiņu valsti. Un tādā veidā samazinot to varbūtību, ka kaut kad var uz kādu brīdi elektrības kvalitāte samazināties, vēl arī pazust. Vēl viens liels projekts ir tā saucamais sinhronizācijas projekts. Ir investori, kas nenāk ar elektrificētu rūpniecību šeit Latvijā iekšā, tāpēc, ka viņi redz Baltijas reģionu kā riskantu, jo mūsu energosistēma vēl joprojām ir sinhroni savienot ar Krievijas energosistēmu, un ģeopolitiski tas ir risks. Ja kāds nāk ar miljardu eiro investīciju, nezinot, vai energosistēmas piegāde nebūs ietekmēta no trešo no Krievijas valsts puses, tādas risks nav bieži vien investoriem pieņemams. Mēs šo arī risinam. Mēs plānojam jau nākošu gadu atslēgt Latvijas un Baltijas energosistēmu no Krievijas energosistēmas un sinhroni pieslēgt ar Eiropas energosistēmu. Tādā veidā šo ģeopolitisko risku noņemot, tas atkal tos investors, kuriem pēdējais faktors palika kā elektroapgādes drošums, noteikti iedrošinās pievērsties Latvijas un Baltijas energosistēmai. Tās ir tās 3 pamatlietas, ko mēs savā jomā varam darīt un daram. Tomas, kā ir no sadales tīkls puses ļoti līdzīgi? Kā augstsprieguma tīklam? Mums ļoti līdzīgi arī būvējam. Tātad, pirmais absolūti svarīgākais ir tīkla noturības veicināšana. Tātad izolētais tīkls kabelizācija, kur aizstājam gaisvadu līnijas pret kabeļiem. Tur šobrīd, teiksim, tā stratēģija nedaudz pamainījusies tajā, ka mēs cenšamies tagad uz tādām blīvāk apdzīvotajām vietām visām nodrošināt vismaz vienu šo drošo kabeļu līniju, lai ekstrēmo laikapstākļu gadījumā, kas patiesībā pēdējos gados mums pieaugšie postošie negaisi, tad attiecīgi, lai elektroapgādes pārtraukumi būtu pēc iespējas mazāk, jo, kā jau es sākumā teicu, jo vairāk elektrificējam, jo lielāka atkarīga, jo mazāk drīkst būt šie pārtraukumi, ilgumi un biežumi. Tā ir viena lieta, un otra lieta, protams, jau, pat cik šodien tāda elektrifikācija šī tēma uz priekšu, tad tas, ko mēs šobrīd aktīvi arī daram, mēs komunicējam ar iesaistītām pusēm, arī ar politikas veidotāju, nozara pārstāvjiem un mēģinām saprast tās vajadzības un gaidas no mums vidējā termiņā, ilgtermiņā, jo tā ir jauna jauda būvniecība, noteikti. Tas ir sprieguma kvalitātes jautājums arī, kas nāk loģiski līdz arī šīm jaunajām tehnoloģijām. Elektrouzlāde, transports, tie ir tie mūsu izaicinājumi, ar kuriem mēs šobrīd cīnāmies, ja tā varētu teikt. Un, Noteikti jāmin arī šī digitāla infrastruktūra, jo mēs asociējamies varbūt kā nozara tikai ar stabiem vadiem un kabeļiem, vēsturiski traktoriem un visādi citi tehnika, jā, bet mums ir datu centri, mums ir sistēmas, mums ir Nacionālā elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas platforma. Ļoti augsts digitalizācijas līmenis nozarē, tie vairāk kā 99,5% jau vairākus gadus un vairāki miljoni datu paketes, kas iziet katru dienu caur šīm sistēmām. Tā kā
Mēs arī esam ļoti digitāli attīstīti. Tā kā tas arī tas segments, kurā mēs arī ieguldāmies un skatāmies. Tā kā, jā, tas varbūt papildinot Gati. Īna par centralizēto siltumapgādi, kā arī minēja sākumā, siltumenerģija īstenībā paņem mums to lielo kumos vispār no tādas enerģijas pīrāga Latvijā. Un kas varētu būt tie iemesli, kāpēc mums ir tik daudz decentralizētas sistēmas, un otrs arī, kāpēc mums šīs centralizētās varbūt vēl nav elektrificētas, vai šie var teikt, atjaunojami energoresursi nav primāri izmantojami, nerunājot par varbūt šķeldu un biomasu, bet globāli. Mēs esam tā teikt ceļā uz elektrifikāciju, un arī šobrīd Eiropā ļoti populāra un arvien populārāk paliek siltumsūkņi. Es varbūt 2 vārdos pateikšu, kas tas ir. Tātad pie noteiktiem temperatūras apstākļiem no vienas, teiksim, elektroenerģijas vērtības mēs varam dabūt 3 siltumenerģijas vērtības. Un šajā, teiksim, tajā skaistajā bildē, tajā sanāk tā, ka tad, kad visaugstāk un visvairāk vajag, tā īsti nesanāk. Tāpēc mums tā centralizētā siltumapgāde ir tāds milzīgi gudrs rīks, un tas noslēpums ir diversifikācijā. Ja mēs paņemsim, piemēram, Salaspili, šobrīd mēs neizmantojam neko, izņemot sauli, ražojot siltumenerģiju. Un šobrīd, kāda siltumenerģija vasarā? Karstais ūdens. Tātad mums spīd saule, mums ir termopaneļi, tātad, tā kā mēs savācam to enerģiju, un lai viņu noņemtu no tā lauka nost, mums vajadzīga elektrība, un elektrību mēs arī ražojam no saule. Un ja mēs paskatāmies uz saviem kolēģiem, mums nav vajadzīga pieslēguma, jo absolūti visu enerģiju, ko mēs ar sauli izmantojam, mēs absolūti visu izmantojam. Un tas nav mūsu pašmērķis, bet izmaksas, un šeit mēs atkal atgriežamies pie cenām, un izvērtējot elektrifikāciju siltumapgādē, viens no projektiem, ko mēs šobrīd darām, ir tāds neliels miests, kur mēs gribējām kurināmā vietā pēc iespējas uzlikt tā kā elektrifikāciju un uzkrājošu akumulācijas tvertni. Tad tas pieslēgums, izbūves nerunāju, es saku jaudas maksājumu, ko mēs maksātu, jau sastāda 18 eiro uz megavatstundu siltumenerģiju. Tad nāktu klāt elektrība, tad nāktu klāt investīcija. Un šobrīd, kā mēs sakam, kurš te pirmais, vai ka būs vairāk patērētāji, mazāk maksās pieslēgumu jaudas maksājumu. Tad, un mēs atkal nevaram palielināt to jaudu maksājumu, jo tāpēc, ka mums tas sanāk tik ļoti dārgi, ka tas nespēja konkurēt šobrīd ne ar šķeldu, ne ar gāzi. Bet mēs vēl ļoti raugamies, un šobrīd ir jau projekts, un te mēs gaidām arī kaut kādas atbalsts investīcijās no ministrijām uz bezkurināmā tehnoloģijām. Tātad tie ir datu centri tā saucamie, jo viņiem ir prasības, kad viņi nedrīkst, jo jebkurš dators ir, jūs zināt, ir ventilators, un viņš dzesē to datoru, tad, ja mēs skatāmies uz datu centru, tur milzīgi daudz datoru, kur ir jānodzesē. Un tur ir tas karstums, ko mēs atkal noņemot, pieliekot to siltumsūkni, jo visu laiku tur būs visu ziemu tā temperatūra, un kur mēs tā kā uzliekot siltumsūkni reiz 3, elektrificējoties, mēs varēsim dot pilsētai siltumu. Mēs ļoti gaidām arī tās no ministrijām, teiksim, regulējums un arī kaut kādus atbalstus no Eiropas naudām, jo tās ir diezgan lielas investīcijas, bet viņas ātri atmaksājas. Un, ja mēs skatāmies tādā parastās mājsaimniecības kontekstā, kāpēc man kā iedzīvotājām, būtu jānomaina savus granulkartuļus uz siltumsūkni? Kāds būtu mans iegums, ja mēs runājam par elektrifikāciju tādā mini kontekstā? Viss ir atkarīgs, kur jūs māja atrodas. Ja jūs esat 20 km no centralizētās siltumapgādes tīkla, tad jums jāskatās, kādā veidā jūs varat optimizēt savu siltumapgādi savā mājā. Bet ja jums ir apkārt, jūs esat 20 km attālumā un jums apkārt vēl ir kāds 200 mājas, droši piesakieties, mēs jūs pieslēgsim. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir stabili, tāpēc, ka jums nevajag iepirkt granulas, nokraut viņas stūrī, skatīties, vai viņas šogad maksā 300 vai 200 vai 100. Jums būs stabili, jums nebūs jādomā par apkopēm, tas ir droši un ērti, un mēs parūpēsimies par to, lai mēs būtu gana diversificēti, lai būtu ar stabilu cenu.
Vienkārši piebildu no manis, es pāris gadus atpakaļ nomainīju apkursu avotu uz granulu katlu, un tad sākās karš, un tad es domāju, kāpēc es neuzliku siltumsūkni, jo es par granulām maksāju 2 reizes dārgāk nekā par elektroenerģiju tajā momentā. Tā kā jā, maz piebildu, bet Lauri, daudz es braukājis pa Latviju, sabiedriskās apspriešanas, tev ir ikdiena. Varbūt var pastāstīt par kaut kādu savu pieredzi, kā jūs redzat vispār vēja parku ieviešanu vai globāli ir citu projektu ieviešanu Latvijā, lai vispār uzlabotu to klimata neutralitāti un palielinātu to elektroenerģijas ražošanu no zaļiem resursiem. Kā jūs redzat, kā Latvijas vēja parki, kāda ir attīstība, ko vajadzētu darīt vairāk? Jā, paldies par jautājumu. Es varbūt mēģināšu atbildēt ar tādu pozitīvo piemēru. Mēs braukājam tiešām pa dažādām pašvaldībām, un viena no pašvaldībām, kurā mēs esam jutuši visaugstāko kaut kādu situācijas izpratni, ir Valmieras novads. Un man tiešām šeit arī gribas izmantot iespēju paslavēt Valmieru. Nav brīnums, ka tieši tā ir vieta, kur cilvēki nevar dabūt dzīvokļus, grib dzīvot, un kur ir daudz darba vietas un patīkama vide. Jo ja pašvaldība redz un spēj sabalansēt dažādas intereses, un tā skaitā arī komunicēt ar sabiedrību, paskaidrojot, ka mēs vēlamies, lai šeit ir industriālais parks, tāpēc mums ir svarīgi, lai būtu arī ražojošās jaudas. Tam būs ieguvums no tā, ka ir paredzēts šis maksājums kopienu attīstībai. Līdz ar to mēs redzam Latvijā cilvēkus un pašvaldības, kas saprot, kas arī redz un kas ir gatavi iet laikam līdzi. Protams, ir arī negatīvāki piemēri. Es domāju, ka nav vērts tajos varbūt šobrīd iedziļināties. Bet, redz, uz to tavu jautājumu var atbildēt dažādi. Ja mēs paskatāmies 23. gada statistiku, tad visā Eiropas Savienībā tika uzstādīti 16,2 gigavati vēja jaudas. Latvijā 0. Lietuvā 280 megavati, Igaunijā kaut kādi 50. Ķīnas statistikai, protams, varbūt nevar ticēt. Bet Ķīna saka 74 gigavati, kas ir vairāk nekā viss Vācijas vēsturiski uzstādītais vēja enerģijas apjoms. Un, protams, ka Ķīnā ar citu spēju prioritizēt, droši vien arī ar nerēķināšanās ar cilvēku interesēm vai dabas interesēm, tad tas ir atkal pilnīgi otrs grāvis. Man vienkārši šķiet, ka mums būtu jāpanāk augstāks līdzsvars gan par bioloģisko daudzveidību, kur es minēju IVN procesā, kur mums šobrīd ir ļoti liela, manuprāt, disproporcija šajā IVN procesā. Gan par militāro drošību, gan par tīklu pieejamību. Es teiktu, ja man būtu jāpasaka pilnīgi viena recepte, mums vienkārši vajag nokopēt Somijas likumdošanu. Ja es tā ārkārtīgi primitīvi varētu tam pieiet. Protams, tas ir vulgarizējums, bet ir valsts, kas ir mums priekšā 10 vai 20 gadus, un viņi ir izdarījuši tiešām daudz labas lietas. Varbūt jautājums ministram, kā tad mēs varam veicināt vispār nozares sinerģiju un savstarpējo vispār sadarbību, attīstīšot vispār elektrifikāciju Latvijā? Noteikti tā ir diskusija. Noteikti diskusija ar iedzīvotājiem, ar pašvaldībām, lai veicinātu to kopēju izpratni un sapratni, kādi ir tie plusi un ieguvumi. Un arī jārunā par tām lietām, kas mainīsies. Viņas tāpat ainavas ietekmi. Jā, viņi mainīsies. Jautājums ir, katram pašam ir jāizvērtē, cik liela ir tā ietekmē un kāds ir tie ieguvumi. Labs tāds piemērs bija arī Pāvilostā, runāja ar iedzīvotājiem, un bija arī viesnam īpašnieks, vai tu braukt uz Pāvilostu, atpūsties, ja būtu vēja turbīnas jūrā. Un tas uzdod vienkārši pats sev jautājumu, labi, saliekam kāds pats sev tos punktus, kas ir, kad tu izvēlēsi galamērķi. Kurā vietā tev ir tā vēja turbīna, vai tev viņi ir tajā sarakstā. Būšu atklāts, man pirmais ir cena, kāda izmaksas, pēc tam ir kaut ko apkārt apskatīt vēl kaut kādu. Vai tev ir kaut bērnu laukums, kur var pavadīt laiku ar bērnu, pēc tam var pāriest, un tā tur kaut kur es apsīšos, vai ir vai nav vēja turbīna. Tādā ziņā, ka tas būs ārpus kaut kā. Tad arī katrs pats izvērtējam, līdzīgi arī to pašu jautājumu, vai es dzīvotu pats blakām. Tieši tāpat, ja man būtu jāmeklē dzīves vieta, vēja turbīna man personīgi nebūtu pirmajā pieciniekā, vai tur būtu gan jau sākotnē infrastruktūra, vai ir vispār ceļš, vai elektrības pieslēgums ir, kādi ir kaimiņi, vai tev apkārt ir bērnu dārs, kāda tev ir infrastruktūra. Un tad kaut kur tur, būs izvērtējums,
Ja būs pilnībā identiskas vietas, vai viena būs blakus, teiksim tā, kaut kur mežmalā vai blakus ezeram, un tur būs netālu vēja turbīna, un otra būs pļavas vidū, kur nav vēja turbīnas, es izvēlēšos tur, kur ir ainaviska vieta, kas patīk vairāk, kur ir ūdens, kur ir meža, bet tas ir mans personīgais viedoklis. Un te noteikti katram pašam arī ir jāizvērtē, jāsaprot, jāizprot tie plusi, un te ir jāpadomā varbūt arī plašāk, jo, mums ļoti patīk dažkārt to veikt, to pārmaiņas uz citu fona. Kad kaut kur citur tas atradīsies, kāds cits to izdarīs, kāds cits mainīsies. Sākam paši ar sevi, uzdodam paši sev tos jautājumus, godīgi atbildam, saprotam, kādi ir tie argumenti, kāpēc jā, kāpēc nē. Un es teiktu, ejam uz priekšu, bet neaizmirstam par tādu kopējo Latvijas mērķi, kur mēs ejam kā sabiedrība vispār kopumā. Vai mēs gribam, pirmkārt, drošu energodrošību tādu, vai mēs gribam pārticīgu valsti, kā mēs gribam sasniegt to, un vai mēs esam gatavi arī paši mainīties, lai sasniegtu tos rezultātus. Jo dažkārt cilvēki braucot runājot, tur rodas tā sajūta, mēs visi gribam, bet uz jautājumu, kā mēs to izdarīsim, bet ne pie manis, bet nē, es to kā cits izdarīs. Un tad jautājums, kurš cits tas būs? Ja ne mēs latvieši to paši nevēlamies, kurš tad būs? Un tad mēs sākam skatīties ar tādu skaudības, bet rekā lietuvieši to sadarījuši. Rekā lietuviešiem jau ir finanses. Kāpēc lietuviešiem labākas algas, vairāk cilvēku, kāpēc lielāka ekonomika? Rekāds viens piemērs, vējā viņiem ir 10 reizes vairāk nekā mums. Tā kā mazs piemērs. Bet arī runājot cilvēki, saka, nē, mēs to negribam. Labi, ko tad? Piedāvājot kaut ko citu. Un tad jau tā īsti citu piedāvājumu jau nav. Protams, mēs varam runāt par visādām jaunām tehnoloģijām, kā vēja enerģija, kas ir ne tikai vēja, bet kas ir jūras viļņiem, var iegūt. Protams, var, bet tad izreikinam, saprotam, cik tie viņi, un kad tā tehnoloģija parādīsies. Un tas tāds mūsu visu kopējā sapratnes ar kur mēs gribam iet un ko mēs gribam sasniegt. Jā, mūsu kā ministrs mērķis ir sasniegt lētu zaļu elektroenerģiju. Jo mēs redzam, ka tas ir pamats vispār elektrifikācija, ja mēs runājam iet par to, un ja mēs gribam attīstīt gan uzņēmēju darbību, gan ekonomiku, tas ir tas pamats. Protams, tam jābūt sabalansētam ar ietekmes vidu novērtējumu, tāpēc tam procesam jāaiziet, jābūt sabiedriskajām apspriešanām, kur tiek uzklausīts arī sabiedrības viedoklis. Jo runājot ar projektu attīstību, nav tā, ka visi būvē tur, kur viņi sagribās. Nē, runājam ar konkrētiem projektiem, ko viņi saka, jā, mums bija paredzēts uzstādīt 47 turbīnas, no 5 mēs atteicāmies. Un tāpēc, ka sabiedrība nevis, tāpēc, ka tur ir kolosāla aina, viņi saka, nē, tur mēs negribam. Un kopā ar pašvaldību no tām 47 mēs 5 atsakamies. Un tā ir tā sinerģija, kad iet caur diskusiju un sarunām. Mums ir skatītāja jautājums. Jautājums tieši par klimata neutralitāti un siltumsūkņiem. Un arī valsts atbalstu. Jo, problēma siltumsūkņiem tā vienkārši skarojas divas tehnoloģijas. Viņi ņem siltumu no gaisa vai no kaut kāda cita avota, piemēram, zemes vai ūdens. Ja mēs paskatāmies gadā kaut kādas mēnesi, kad 2 nedēļas, kad visaugstākais laiks ir tam siltumsūknim, kurš ņem siltumu no zemes, minus 20 grādi. Tā efektivitāte kā 2,5 reizes lielāka ir nekā tam, kurš ņem no gaisa. Vai tad nebūs tā, ka tajās 2 nedēļās, kad tas ir augstākais laiks, tad mums elektrības cenas būs tāpēc dārgākas. Sūkņi būtu vairāk. Varbūt valsts atbalstam jābūt tikai tādiem siltumsūkņiem, kas ir efektīvāki. Te noteikti, es teiktu, katram ir individuāli jāskatās. Mūs arī paši kaut vai mājās uzstādot siltumsūkni, ja lieta, ko noteikti mēs paturējam, tas ir kamīns. Un ziemā augstajās, tajās 2 nedēļās, kad ir lielai mīnus, mēs piekrinam kamīnu, lai vienkārši būtu lētāks, mazāks izmaksas. Ir taisnība par efektivitāti un cik tās 2 nedēļas ir, un tad tie risinājumi ir ļoti daudz dažādi. Mums jau galvenais vispār ir to kopu impulsu. Vai būs tāda situācija, ka tajās 2 nedēļās, kad ieslēgsties te visu siltumsūkņu, elektrības cena paiesies uz augšu, grūti pateikt. Es drīzāk teiktu, ka tā ietekme būtu tāda, ka mēs tik ļoti par to neizjutīsim kopējā biržas cenās. Te vairāk jāskatās par to, kur ir izaicinājums ekstrēmie laikapstākļi. To, ko mēs izbaudījām janvārī, kad ir liela augstumi, rekordi un apsoluma dēļ, ka tai nevar ražu generēt jaudas, tad mēs izjutām biržā cenas kāpju. Tāpēc, ka Somija un Zviedrija, viņi ļoti daudz patērē, viņi ļoti daudz apkuri ir uz elektrības. Tas veido to lielo. Zināmā mērā tas kolorē. Bet atkal ir otra puse, kur mēs ejam, skatāmies, kur ļoti strauji iet bateriju tehnoloģijas, bāzes jauda, kā mēs to izbalansēsim. Un tas arī iet uz priekšu un attīstās. Jautājums? Ja reiz tika skarts jautājums par atbalstu klimata neutralitātes mērķu sasniegšanā, tad man varbūt ir jautājums tāds, cik lielā mērā, jūsuprāt, mums būtu jāatstāj elektrifikācija kā process vairāk tirgus spēku ziņā, tātad, lai ekonomiski pamatotākās tehnoloģijas, lai viņas attīstās, lai viņas tiek būvētas tad, kad viņas ir, teiksim, peļņu gūt spējošas,
vai cik lielā mērā tomēr mums būtu jāveicina ātrāka izmešu samazināšana, ātrāka klimata neutralitātes mērķu sasniegšana, un attiecīgi tad kaut ko subsidējot. Tā kā šobrīd, piemēram, tiek subsidēti jau uzkrājēji, siltumsūkņi, saules paneļi mājasemniecībām. Un kāds tad varētu būt tas balans starp izmaksu efektivitāti un ietekmi uz, teiksim, gala rēķiniem no vienas puses un uz izmešu samazināšanu no otras puses? Es laikam, jā, tad, lai saprastu, tā atbalsta būtība jau ir vienkārši veicināta, lai aiziet uz priekšu. Mēs neplānojam, nav tā doma, jo mēs pieņemam kaut kādus pašus saules paneļus. Sākotnēji, kad programma uzsākās, tiem paneļu cenu atbalsta paneļi bija ļoti salīdzinoši diezgan dārgi. Patreizējās cenas ir pat vairāk nekā 2 reizes lētāki. Un tas ir tas, kas tev sākot, un arī kaut vai tā labā piemēru princips, mēs runājam par to, ka kaimiņi uzstādījuši saules paneļus, tad es skatos, tad es redzu, ka tur ekonomikas arī uzstāda. Protams, tā ekonomika jābūt vienmēr pamatā apakšā visam, bet tās nevar būt. Tas, kas ir izaicinājums, kas ir katra paša izvēle, katru to saules paneļus uzstādīs. Vai to katru nopirks elektroautorātu. Jo tās tehnoloģijas attīstās, viņas paliek ar katru gadu efektīvākas, un tad ir jāizvērtē. Mēs varam runāt, labi, saules paneļus šogad neesmu uzstādījuši, tāpēc, ka pēc 5 gadiem viņš būs lētāks. Un tad tu rēķini par tiem 5 gadiem, kamēr tu gaidītu to saules paneļu efektivitāti, cik tu būtu nopelnījis vai iekonomējis, viņi tev būtu bijuši uzstādīti, un cik viņi nē. Un tas ir ar visām tehnoloģijām. Paņemsim mobilo telefonu. Katrā nākošajā ir ar vien labāka fotokamera. Kurš būs tas labākais, kurš pateiksim, vai mēs viņu esam gatavi lietot un gaidīt. Un tā ir katra izvēle. No mūsu puses mēs esam galveni dot tādu impulsu, lai tas vispār attīstās kā tāds. Iet uz priekšu. Atkal nākošais jautājums ir tāds, tehnoloģijas attīstīsies pieprasījums. Ja nebūtu pieprasījumi pēc saules paneļiem nekur pasaulē, tad tā tehnoloģija vienkārši neattīstītos uz priekšu. Un nebūtu jaunāki, efektīvāki modeļi. Tā tas iet un viņš griez uz priekšu. Piedod, paņem mikrofonu, lūdzu, jo citādāk nedzird tevi tiešraidē. Es varbūt kamēr mikrofonu drusku papildināšu, es gribētu teikt starp klimata neutralitāti un atbalstu. Tas pareizi ministrs teica, tas pirmais grūdienis. Svarīgi nepārsubsidēt, bet svarīgi iedot to pirmo grūdienu, lai tas patērētājs iedrošinās to uzsākt. Tad brīdī, ka viņš jau ir uzsākts, tad jau aiziet vieglāk. Paldies. Un droši jautājumu? Es jau aizmirsu, ko es gribēju teikt. Bet es principā gribēju atgādināt 2 lietas, man liekas, uz ko ir ļoti, ļoti svarīgi fokusēt. Un tā ir cenas efektivitāte, lai cilvēki ir spējīgi dažādu veidu pieslēgumus apkurus izvēlēties. Jo reālā situācija ir tāda, ka, teiksim, lauku reģionos ļoti daudziem cilvēkiem nav nekādas modernās iespējas pieslēgties ne gāzes apkurē, un viņi izmanto malkas apkuri. Un granulas to starp. Un, cik es saprotu, ogles pārsvarā neviens vairs neizmanto, jo, cik es saprotu, viņas ir aizliegtas. Bet, principā, kaut kā, nezinu. Ja mēs runājam globālā mērogā, ir, protams, svarīgi tas jautājums, bet tā reāli es zinu, ka laukos cilvēki joprojām visur izmanto malkas apkuri. Un es zinu, ka tas atstāja sekas uz dabu, jo paiet gadu desmiti, kamēr tie koki aug atpakaļ. Kā, teiksim, to visu var atrisināt, lai modernizētu tādu efektīvi to sabiedrības modernizāciju vai cilvēku spēju samaksāt. Kā to visu varētu optimizēt? Man liekas, ka te ir īstenībā tā atbilde arī, ko ministrs arī minēja. Šobrīd, ja mēs paskatāmies pāris gadus atpakaļ, sākās karš, energoresursu cenas pieauga, un varams tajā laikā bija tas, kas deva tiešām šo te atbalstu mājasaimniecībām, arī laukos reģionos būtībā pāriet uz citu lētāku enerģijas avotu, bet droši. Es varu tikai tādu vienu, kas ir tas veidojums, tas arī bija tās no tiem izaicinājumiem. Ejot attīstot vēju parkus vairāk, mēs skatāmies, kas tas iegūmus vietēju kopienai, tāpēc ir izveidots tas vietējās kopienas ieguldījuma maksājums, kas pēc būtības uzstādītās vēju turbīnas rādījusā ir 2,5 eiro par megavatu katru gadu maksājumu gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem, kas ir apkārt. Jo tas ir tā atbilde, un kas ir ļoti interesanti runājot, ka tā ir tā, ka jaunās tehnoloģijas atnāk, jā, mainās, bet tā ir arī iespēja, kumērtē arī pašvaldība attīstīties. Un varbūt tur, kur tā uzņēmējdarbība nav tik aktīva, tā arī kaut kāda zināmā mērā iespēja arī pašvaldībai iet un to finansējumu ieguldīt pēc tam ceļos, infrastruktūrā, sakārtot, jo tos arī izmanto vietēji iedzīvotāji cilvēki, tie paši bērnu dārzi, tā ir papildus iespēja. Jautājums, vai mēs to izmantojam vai nē, tas ir mūsu katru izvēle.
un cik ļoti mēs esam pret? Es pati, godīgi sakot, ārzemēs neesmu ļoti daudz gadus bijusi, bet cik es atceros no saviem skolas laikiem ceļojot, cilvēki jau pat Vācijā, Centrāla Eiropā izmantoja, man liekas, elektrības un gāzes apkuri, vai ne, kā ļoti efektīvu siltuma un apkuras līdzekli. Un, pati nākot tiešām no ļoti, ļoti mazas pilsētas, kur joprojām ir vienkārši ciemats. Es nezinu, teiksim, kā optimizēt un kā samazināt. Pašai nekļūstot modernai, tas droši vien nav iespējams. Teiksim, kā pāriet uz modernu apkuri, kas sanāk, ka gāzes apkuri, principā ir daudz mazāk kaitīga videi, cik es saprotu, jo nerada jau nekādas izmešas patiesības. Nē, tas ir mīts. Tā nav taisnība. Dabas gāze ir noteikti, kā Irina arī teica, mēs šeit runājam par 0 CO2 emisijām, par attiecīgiem energoresursiem. Tas ir pilnīgi mīts, un to es noteikti gribu papildināt, bet Gati, vārds tev. Es gribēju vēl reflektēt uz to jautājumu. Subsīdijas vai tirgus signāli, kas varētu ātrāk veicināt jauno tehnoloģiju attīstību. Man liekas, ka šeit varbūt ir liederīgi apstīties uz piemēriem pasaulē. Piemēram, Ķīna, kur strauji attīstās elektrotransports. Cilvēki masveidā pārsēžās uz elektromašīnām, kur ļoti strauji attīstās saules vēja parki, paša tehnoloģija ražošana. Un jautājums, vai tas ir, to veicina Ķīnā tirgus vai subsīdijas, tad atbildi ir, tur ir ļoti masveidīgas subsīdijas no valsts puses. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz Vāciju, kur pirms 10 gadiem sākās tāda enerģijas revolūcija, aiziet prom no ogļu un atomenerģijas uz atjaunojumiem energoresursiem. Vai tas bija balstīts uz tirgus stimuliem, vai tas bija balstīts uz subsīdijām? Atkal atbildi ir tā, ka tikai pateicoties vērienīgām subsīdijām no Vācijas valdības puses cilvēki strauji uzstādīja sev saules paneļus, siltumsūkņus, baterijas un tam līdzīgi. Līdz ar to no vienas puses ideālā pasaulē būtu ļoti labi, ja tehnoloģijas ievilktos pašas ekonomiski uz tirgus signāliem, bet globāla praksa rāda, ja kaut kur grib relatīvi ātri uztaisīt transformāciju, un šādā ziņā industrijā transformāciju uztaisīt, tas nozīmē 2 dekādas, ja, tad bez subsīdijām vismaz citās pasaules vietās nekur nav iztikts. Jā, paldies. Ja drīkst ātri repliku vēl par subsīdijām, un arī savā ziņā atbildot jūsu jautājumiem, jo man šķiet, ka Latvijā subsīdijām vienmēr ir arī negatīvais fons, tas ir obligātā iepirkuma komponenta, ja boiks, kas ir bijis politiski sensitīvs temats, un līdz ar to arī es pats, braucot pa vēja parku sabiedriskām apspriešanām, daudz es dzirdējis apmēram tādu viedokli, jūs te atkal sabūvēsiet, un tad mēs katrs maksāsim. Man šeit ļoti svarīgi pateikt, ka šobrīd šī sistēma vairs neeksistē jauniem projektiem. Neviens vēja parks vai saules parks netiek būvēts ar šādu veidu subsīdijām. Un tāpēc tas tiešām ir uz tirgus principiem. Mums kā attīstītājiem galvenais ir kā reiz birokrātisko šķēršļu mazināšana, nevis mākslīga naudas piešprice. Bet to es gribēju pateikt, lai sabiedrībai nav satraukuma, ka beigās katram iedzīvotājiem savā elektrības rēķinā par to būs jāmaksā. Jautājums sūtījumiem, protams, ka ir jāmaksā, bet es tikko paskatījos, ka precīzi tās skaitļus šomēnes Lietuvā ir palaists nākošais projekts saules parkiem, nevis parkiem, bet visā iedzīvotājiem. Tātad, un 40 miljoni, 323 eiro par uzstādīto kilovatu jaudas. Jautājums, tad, kāpēc viņiem ir stipri vairāk tā saules parku nekā mums vai arī mazo ražotāju? Jo mums tie apjomi valsts atbalsts ir daudz mazāki. Pilnīgi piekrīt. Lauri, gribi repliku? Es gan neesmu pats šīs saules paneļa īpašnieks, bet man jau liekas, ka cvelns nav tik melns, jo Latvijā tomēr tā sistēma ar neto uzkrāšanas sistēmu, vai kāds tā ir pareizais nosaukums, ir unikāli draudzīga, man liekas, Eiropas mērogā. Tas, ka tu vari saražot vasarā un ņemt ārā ziemā, kad ir pilnīgi cita cena. Tas bija labi, bet mums netaisnīgi pret pārējiem lietotājiem, bet vairāk tā sistēma nedarbojās šobrīd. Lūk, tas ir labi.
ir vienmēr gan labi, gan slikti. Ja ir vairāk, tur gribētu akcentēt, ka ir jomas, kur Latvijā atkal tas regulējums ir bijis pat ļoti draudzīgs. Labi, laiks iet straujiem soļiem uz priekšu, bet es vēl gribu uzdot noteikti 2 jautājumus. Redzu roku, noteikti vēl pieskarsimies. Bet par mājsaimniecībām runājām par ražošanu. Es pat esmu uzņēmuma energoautori, ikdienā braukāju pa Latviju, satieku daudz un tiešām lielus ražotājus. Un tas galvenais, ko es dzirdu no viņiem, vai pietiks jaudas. Okay, viņi arī šie pieslēguma jaudas un infrastruktūra būs gana pietiekama, jo visiem interesē stabilitāte un tam līdzīgi. Es nezinu, Tomas, Gati, ko jūs teiktu vispār ražošanas uzņēmumam Latvijā? Jā, pirmkārt, sadales tīklam ir tāda forša feature, kas ir brīvās jaudas karta pieejama sadales tīkla mājaslapā, kur var redzēt reģionus, kur attiecīgi šī brīvā jauda ir pieejama pārēm, varbūt tās, kur mazāk. Un te atkal ir stāsts par savstarpējo komunikāciju un tādu proaktīvu darbību, varbūt pirms šo lielo projektu un investīciju attīstības painteresēties, vai šajā rajonā ir šī brīvā jauda, vismaz apskatīties šajā kartē, tas būtu minimums. Bet droši vien arī pie lielākām investīcijām uzrunāt arī mūsu. Un, ja gadījumā viņa nav pieejama, tad arī attiecīgi saprast, kad šī vajadzība ir, tad attiecīgi, lai mēs varam plānot šīs investīcijas un šo jaudu nodrošināt. Ar jaudām ir tāda nianse gan ar ģenerācijas, gan ar slodzes jaudām Latvijā, ka Latvijā ir izteikti ekonomiskie centri. Un, ja mēs paskatāmies summāri, kā Gads arī sākumā nosauc tos skaitļus, galvu reibinoši liekas, kā tad mēs viņus te iztērēsim, ja? Bet īstenībā tās ir lielās pilsētas, lielās aglomerācijas, ap ko šī jauda un slodze veidojās. Un tas, ka, teiksim, Mazpisānos ir pieejama brīvā jauda gandrīz no visas trāfa atlikušās jaudas, tur nevienam šo jaudu nevajag. Līdz ar ko tas ir ārkārtīgi svarīgi šis proaktīvais plānošanas process visiem būt kopā un signalizēt, jo tā inerce ir gana liela, lai tad attiecīgi šo jaudu varētu nodrošināt. Tā, par industriju. Gati, tev kaut kas vēl? Jā, īsa atbilde jaudas pietiks. Jau šobrīd mēs Latvijā uzstādītā ģenerācijas jauda ir ap 4000 megawati. Mēs šobrīd esam izdevuši tehniskos noteikumus vēl 6000 megavatiem. Mēs vēl varam atļauties pieslēgt vēl vismaz 3000 megawatu, tad mēs varam divkāršot, trīskāršot no ģenerācijas puses jaudu skaitu pie tīkla. Līdzīgi ir uz patēriņu pusi. Jaudas tīklā ir un globāli mūsu Latvijas pārvades sistēma kļūst drošāka un nākošais gads pārslēdzoties uz Eiropas sistēmu, atvienojoties no Krievijas energosistēmas, kļūst vēl drošāka. Tā kā, jā. Man vēl viens sensitīvs un tiešām jautājums jāuzdod. Es zinu, ka ļoti daudziem elektrifikācijai uzreiz ir tā kā sarkanais karoks, jo viņi domā par to dzīves ciklu kaut kādām tehnoloģijām. Kas notiek ar saules paneļiem, saules baterijām, vēja turbīnām, kas, nezinu, tiem pašiem transporta akumulatoriem, elektromobīļiem. Ko jūs teiktu šiem skeptiķiem, vai vispār projektu attīstītāji ņem šo te vērā, plānojot projektu, vai tas tomēr ir atstāts pēc tam, ko mēs darām ar šiem atkritumiem? Jā, mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, un mums patiešām, tā teikt, mēs pa netīro tās lietas nemaz nevaram izdarīt. Piemēram, Eiropas Vēja asociācija, kur tad arī Latvijas Energo ir biedrs, un arī citi biedri no Latvijas, viņi ir parakstījusi iniciatīvu, speciāli aicinot Eiropas komisiju, ka saucamais landfill ban, jeb aizliegums vēja turbīnu detaļas pēc nolietošanās deponēt atkritumu izgāstuvēs. Tas nozīmē, ka viņām ir jābūt pārstrādātām. Un jau šobrīd mēs redzam, ka tas notiek, vērtīgie metāli tiek izņemti ārā, un tad ir, piemēram, interesanti, kad ķīmiskas reakcijas ceļā tiek mēģināts atgriezt atpakaļ lielāko, kas tur ir stikla šķiedra vai oglekļa šķiedra, un padarīt to atkal izmantojumu. Līdz ar to ražotāji par to runā ļoti, ļoti daudz, un es gribētu teikt, ka mums nemaz nav jāuztrauc, ka nākotnē Latvija būs piesārņota ar kaut kādiem vēja turbīnu vai saules paneļu atkritumiem. Es zinu, ka sabiedrībai sensitīvāka uztvere ir tieši par bateriju tehnoloģijām. Ir daudz redzēta kaut kāda video vai bildes, kur ir kaut kādas automašīnas vecās un ar drūmiem tekstiem, kā to komentē. Bet arī tur
ir pieņemta direktīva Eiropas Savienībā, kas paredz, ka visam ir jābūt obligāti pārstrādātam. Šīs baterijas arī satur virkni ļoti daudz vērtīgu izēju materiālu, kurus vienkārši ir ekonomiski neizdevīgi izmest ārā. Līdz ar to es gribētu teikt, tur ir vairāk mītu nekā realitātes šajā bažā. Droši. Es varu gribēt papildināt, ka man liekas, mums vajadzētu nevis uztraukties, bet runāt par to, ka, diemžēl, vēl joprojām mēs mežos izmetam daudz būvu atkritumus. Tāpat mēs kaut kur dabā izmetam vēl pirkstiņu baterijas. Un tā ir tā problēma, ko mums vajadzētu visiem kā sabiedrībai, kas liekas pilnībā nepieņemami. Runājot par tādām, varbūt, vēja, kaut vai paņems, pilnībā saka, tā ir taisnība par to, ka tām tehnoloģijām jau rodās gan otrreizējs tirgus, gan pirmkārt viņām ir vērtība. Var paņemt kaut kādu elektroautoru, kur mēs noliksim tos elektroautoru akumulātors. Ir jau tagad, kur cilvēki viņus izmanto pēc tam, kad elektroautoru viņš varbūt nav tik efektīvs uzstādīts savā mājā, kā bateriju, kas arī kā ir iespējams. Saules paneļi tiek izmantoti, jo Vācijā jau to saules paneļus maina uz efektīvākiem, tad tiem otrreizējs tirgus jau varbūt daudz pērkiem izmanto vienkārši liek viņu kā jumtu, kas tev gan joprojām vēl ražo, gan tev vienkārši ir izmaksas, ir ļoti lēts. Līdz ar to tas jau ir, ka tev parādās gan piedāvās, gan pieprasījums, tas attīstās. Tieši tāpat kā par vēja turbīnām, ja kaut kad vēl redzējām, tos video bija, kur Vācija tās vēja spārnus apraka vienkārši, tad viņas nevis apraka, bet noglabāja. Un tagad viņas roka ārā un pārstrādā. Tāpēc, ka tagad pirmkārt ir tas pieprasījums pēc tā, jo tajā momentā, kad tev Eiropā veidos tas pieprasījums un tas apjoms veidos pietiekami liels, lai varētu izveidot uzņēmēju darbību un kā tādu biznesu, tad arī tas veidojās. Jo neviens neveidos arī Latvijā uzņēmumu, lai pārstrādātu viena vēja spārnu gadā. Vienkārši tam nav ekonomiskā pamatojuma. Bet tajā momentā, kad ir lielāks jau Eiropā tā rūpnīca attīstās un pārstrāda ir, jo pareizi jau saka, tā jau ir vērtīgi. Tur iekšā ir vērtīgie materiāli un patreiz mēs zinām, cik resursi paliek arvien dārgāk un dārgāk. Un nākotnē pat tās baterijas paliks otrreizē vēl dārgākas, jo vienkārši resursu trūka arvien mazāk. Un tas ir tas, par ko domāju. Bet es gribētu tiešām uzsvaru uzlikt par, ja mēs skatāmies par nākotnes atkritumiem, tiekam galā arī ar šodienas atkritumiem, kur, diemžēl, tā ir tā realitāte un kur vēl joprojām daži no mums grēko. Un tie nav kādi citi, bet tie arī esam mēs visi kopumā kā sabiedrība. Kaut kas kaut ko vēl nepiedomā pie tādām lietām, kas liekas pašsaprotamas. Tomas? Jā, pavisam īsi. Patiesībā šobrīd arī daudziem šiem materiāliem sasniedzot šo dzīves ciklu, veidojas ļoti daudz dažādas inovācijas ap to. Un tas lielākais piemērs par šīm pašām nolietotām baterijām, kas, teiksim, nav derīgas vairāk transportam vai teiksim, arī Latvijā ir viens jauns uzņēmums, kas šobrīd šos akumulātorus paņem no sadauzītām koplietošanas elektromašīnām, apvieno kopējās bez tādās pakās un piedāvā jau šo kā jaunu servisu, tīkla balansēšanas servisiem. Restīvi tas, ko es gribu teikt, ka šeit rodās nepārtraukt ar vien jauns cikls un jaunas attīstības iespējas, kā izmantot pēc iespējas šos sensitīvos materiālus. Tā kā te vēl viss ir priekšā un tas viss arī notiek tepat arī Latvijā. Un man liekas, ka Eiropā jau ir vairāk uzņēmumu, kas arī saules paneļus pārstrādā. Tepat Dānijā ir, Francijā ir, tā kā viss tiešām procesā notiek. Bet droši jautājums tikai mikrofons. Sveiki vēlreiz, un es atvainojos par tik aktīvu dalību. Bet, godīgi sakot, tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo, godīgi sakot, jo es vairāk klausos, jo es arī saprotu, cik iespējams visefektīvākais varētu būt. Šobrīd, teiksim, Ziemeļvidzemē ļoti nepopulārs apkuras sistēma, centrāla apkure. Es nezinu, teiksim, visā pilsētā vienota kaut kāda centralizēta apkure, kas samazinātu, man liekas, kopējās izmaksas un arī malkas patēriņu, kas varētu būt ļoti, ļoti patiesībā efektīvs līdzeklis, kā visiem, principā, būt vienlīdzīgiem pie viena, tā teikt, katla, kas maksā prognozējamas izmaksas, un neviens nav augstāk vai zemāk, bet ir tā kā manageable mēneša izmaksas, piemēram, apkurei. Droši? Es varu būt ļoti īsi. Tātad blīva apdzīvotā teritorijā, centralizētā siltumapgāde ir visefektīvākais. Jums tiešām par to ir jāaizmirst. Protams, tās ir izmaksas, jo jums jāpārbūvē sava sistēma, kura tāpat būtu jāpārbūvē, ja jums katrā māja sava krāsas. Un tas nav viens katls, bet mums Latvijā uz to jāiet. Un viens no izaicinājumiem arī ministram ir uztaisīt, tā teikt, pašvaldību inventarizāciju, un katrai pašvaldībai jānosaka tie reģioni, kur ir efektīvi likt to centralizēto siltumapgādi, jo bez tās mēs līdz klimata neutralitātei nenokļūsim. Un tas ir ļoti būtiski, un arī tai pašā elektrifikācijas lietā. Un tad jau
katrs, teiksim, 5, 6 mājas izdomā, kādā veidā viņi apkurināsies visefektīvāk un kā viņi izmantos resursus. Liels paldies par jautājumu, vienkārši fantastiski. Jā, jautājums nedaudz no otras puses par vēja industriju. Pats esmu vēja turbīnu tehniķis jau 4 gadus. Jautājums par Latvijā par vēja turbīnām, jo lieta ir tāda, kad kuras firmas tiks piesaistīts vēja turbīnu apkalpošanai, jo viņas tāpat ir reiz pusgadā jāmazgā, tāpat tās reiz pusgadā jāveic apkopes. Jo, kāpēc es to uzdodu? Jo lieta tāda, ka pieņemsim, ir pazīstami tagad Zviedrijā, ir Rumānijā, ir turbīnas, gan Serbijā tagad projekts notiek, ka vietējiem tehniķiem ir izdevīgāk aizbraukt no tās pašas Rumānijas uz Serbiju un strādāt tur. Un neiet runa par komandējuma naudas tiesu, iet reāli runa par pusalgas tiesu. Vai Latvijā tas tiks kaut kā regulēts, ka tiks piesaistīti vairāk vietējie tehniķi, vai tomēr man būs izdevīgāk braukt uz Lietuvu strādāt nekā uz vietas Latvijā? Apkopu turbīnas. Es ļoti ceru, ka būs izdevīgāk Latvijā, bet ka tas būs konkurētspējīgā cenu līmenī. Te, protams, ir jārunā par izglītības programmām un arī tā skaitā par ārēju darba spēku iesaisti. Bet man nebūtu korekti šobrīd komentēt, kādu uzņēmumu tie būs, jo mums vēl Latvijā ir jāpieņem investīciju lēmumi un tikai tad jāveic iepirkumi. Un mēs parasti redzam, ka vismaz sākotnējos dzīves ciklos lielie turbīnu ražotāji paši piedāvā nodrošināt savu uzturēšanu, un tad pēc gadiem 10 vai vienalga, kad tas attīstītājs pats varbūt sāk to darīt. Līdz ar to tā zināmā mērā varētu būt viņu kompetence. Bet mēs noteikti, mums kā Latvenergo ir ļoti svarīga Latvijas ekonomikas izaugsme, elementārs piemērs. Ja tu runā ar lielu turbīnu ražotāju, viņš saka, ostas, mēs esam veduši no Klaipēdas un mēs esam veduši no Paldiskiem. Tad tā droši vien būs pirmā izvēle. Mēs sakam, nē, padomājiet, var atvest arī kā minimums no Vēnspils, un arī citas Latvijas ostas ir piemērots. Mēs pētam, skatāmies, mēģinām atrast pamatojumu, lai to vērtības ķēdi atstātu šeit. Tāpēc mums būs ļoti svarīgi, lai tādiem cilvēkiem, speciālistiem kā jums, ir iespējas šeit. Laikam pateikt, ka pirmkārt mums ir labs uzņēmums Latvijā Aerons, kas jau tu dara un apkopi, ar ko, man liekas, mēs varam lepoties, ka viņš braukā pa visu pasauli un apkopi vēja turbīnas, kas tā, ka mēs savā ziņā jau darām kanādiešu darbu, un jāsaprot, tā ir tā pasaules globalizācija, kur noteikti iet no savas puses, jāsaprot, mēs vienmēr cenšamies arī veicināt to, ka mēs patērējam, veicinām vietējo ekonomiku. Un te varbūt to vēja turbīnu apkopšanu viens jautājums, ka noteikti prioritātei vajadzētu būt, un tā ir katra uzņēmēja jau, es pat teiktu, vēlmes un ideju redzējumus. Bet atkal varbūt sākam arī paši no sejas un jautājums, kādus mēs produktus pērkam veikalā, kādus mēs brendus izvēlamies, jo mums ir pašiem ļoti daudz kolosāli ražotāji, mēs paši ļoti daudz ko spējam saražot. Jautājums, cik katrs mēs ikdienā piedomājam pie tā, ko mēs pērkam, kur tas ir ražots, no kurienes tas nācis, kur tas ir audzēts. Un tādas mazās nianses, es domāju, ka sākot to, tad mēs ir aizdomāsimies, jo noteikti prioritāte ir tāda, ka veidojam paši to savu Latvijas ekosistēmu, apzināmies, kādi mums ir kolosāli uzņēmumi, kas var palīdzēt, sadarboties kopā, veidot ciešāku sadarbību, kur veidojās gan ekonomiskais pamatojums, gan arī tāda kopējā valstiskā domāšana, ka mēs kopīgi veidojam mūsu valsti lielisku. Tā esam jau mazliet pāri laikam, bet pats pēdējais, ko es vēlētos palūgt diskusijas dalībniekiem, varbūt pāris vārdos katram padomāt un pateikt, kādu vēstījumu mēs vēlamies nodot klausītājiem par elektrifikāciju un ietekmi uz klimata neutralitāti. Rindas kārtībā, Gati, sāc. Nākotne ir elektriska, un elektrifikācija ir ne tikai par klimata neutralitāti, bet tas ir arī par energoapgādes drošumu, par vietējo enerģijas apgūšanu un enerģijas lētumu. Kā mēs runājam, šobrīd cena ir 0. Saules, piemēram, elektrostaciju jaudas katru gadu dubultojās. Šobrīd mums Latvijā tuvojās 500 megavatiem. Nākošais gads būs pār par 1000 jau projekti ir attīstības stadijā. Nākotne ir elektriska. Jā, tieši tā, darām paši. Daram līdz ar to zaļi un ļaujam šai naudai palikt šeit. Un ticam, sapņojam liels sapnis, jo atkal braucot pie šiem pašiem kultūras namiem, mums tur ir viens tāds labs piemērs, kurā mēs rādām, ka
Somijā Google uzbūvēja milzīgu datu centru un noslēdza PPA, jeb ilgtermiņa piegādes, elektroenerģijas piegādes līgumu par stabilu cenu uz 150 megavatu apmērā ar 3 vējparkiem, kas mežos ir uzbūvēti. Un mēs to rādām un sakam, ka mēs arī tā varam. Un tie cilvēki saka, kur tad mums te Google? Bet kāpēc ne? Kāpēc gan Google datu centrs nevarētu būt Valkas novadā, piemēram? Un man liekas, mums ir jāsapņo liela sapņa. Mums noteikti jābūt ambīcijām, kuras mums ir ne tikai nospraustas, bet uz kurām mēs ejam, mums nav bail viņas arī sasniegt. Un es gribētu teikt, ka laikam jāsāk katram pašam no sevis, no savām mazajām ikdienas izvēlēm un tam vienam no tam vadmotīvam izdarot savas izvēles, tad es aicinātu apdomāt gan par elektrifikāciju, gan runāt par klimatu un vidi, kādu mēs gribam atstāt mūsu Latviju nākotnē mūsu bērniem, mazbērniem. Un ja mēs savu izvēli izdarīsim, paturot prātā to domu, es domāju, tad arī mēs paši būsim leposimies ar savām izvēlēm. Tas ir tas, uz ko vajadzētu mums tiekties. Sadarbība un vēlreiz sadarbība, un tā būs panākuma atslēga uz elektrificētu Latviju nākotnē. Tā kā jāsadarbojās visiem. Piekrīt un vēl gribētu teikt, ja mēs runājam par siltumenerģiju, paskatāmies, ko mēs darām un kā mēs darām, un skaitam, mēram, domājam, ko labot, jo ko nevaram saskaitīt, nevaram izmērīt, tad mēs nezinām, kā tad mēs to darām. Paldies! Paldies visiem!